Antonija, pēc iepriekšējās spēles pret Jelgavu un arī pēc iepriekšējās spēles pret Tukumu, kas bija pirmajā aplī, kāda bija tā atmosfēra šajās dienās pirms spēles šeit Tukumā? Pārāk daudz neparedzējām pa Jelgavu, jo jau gaidījām spēlē pret Tukumu. Protams, gribējām revanšēties pa pirmo spēlē, kuru mēs nespēlējām 3-3 mājās, un šodien mums izdevās. Labi, kā ātri iesitām vārtus un bija vieglāk spēlēt, un arī to spēli novedām līdz galam arī otrā puslē, ka iesitām tos 3 vārtus. Sākumā arī viņiem bija viens tāds ļoti labs moments, un jāpaslavē arī Orols, kuram šajā spēlē debija. Jā, Frankiem Malcis tur izglāba mūs pie 0-0, tur bija tāds galvenais moments, un pēc tā momenta mums izveidojām ļoti daudz momentus un arī iesitām tos pirmos vārtus. Tāpēc Frankiem Malcis apsveicu viņu ar debiju šogad, tāpēc turpinam. Tavs vārtu gūms, kā atradies vārtu priekšā, kā tā situācija izveidojās un kā jau tā piespēle, tāda diagonāli ļoti iespaidīga atkārtojumā izskatījās. Jā, visi, kuri taisāt krosu, zina, ka es tālē stanga esmu, tāpēc šodien beidzot tā bumba aizgāja līdz manim un es tur jau pieliku savu galvu un iesitu tos ilgi gaidāmos vārtus šo sezonu. Ko sagaida no nākamās spēles? Esam atpakaļ uz konto. Protams, un vienīgi uzvarā, pārliecinošu uzvarā, to mēs gribam sasniegt katru spēli un nākam uz laukumu tikai ar domu, lai paņemtu 3 punktus. Kāda ir tā sajūta iet laukumā katru spēli, ka nedrīkst nevienu punktu zaudēt savādāk, pretinieki tur otrā pusē arī ir ļoti spēcīgi šogad? Tā presē tas ir privileģija, labi, mums gaida, mēs arī saprotam un zinām savus mērķus, tāpēc tas ir ļoti labi, ka mums vienīgais uzdevums uzvarēt, mēs darām to visu, trenējamies ļoti smagi un laukumā var rasties dažas momentus, bet mums vajag būt kopā un kopā sasniegt to rezultātu, ne individuāli, bet kopā kā komandas darbs un katrs aizsargs, vārdsargs, uzbrucējs. Viens mērķis, tāpēc katra spēle iegūt tos 3 punktus un turpina cīņu par pirmo vietu. Paldies! Paldies!